Dānijas pārstāvi izteicās tādā veidā, ka neceriet, ka sāksies militārs uzbrukums, tad 24 stundu laikā jums kāds nāks palīgā. Tātad viss paliek praktiski jūsu pašu rokās. Latvijā bieži vien ir tāds maldīgs viedoklis, ka ir kaut kāds NATO, kura uzdevums ir visus glābt. Ir kaut kāds NATO, kuram ir bruņoties spēki. NATO nav neviens karavīrs. NATO valstīm pieder budžeti, karavīri un spējas, nevis NATO kā organizācija. Es neredzu šodien Latvijā, ka mums kāds domāt un neredzu, ka ir kaut kāds plāns, ja, to, ko masmēdījos es dzirdu, tad ir runa par dažām kaut kādām vidējā rādījus pretgaisa aizsardzības sistēmām, bet tas nepaglābs. Ja. Es saku, tās sistēmas būs viegls mērķis un iznīcināms, ja viņas netiks aizsargāts ar tuvā rādījus aizsardzības, pretgaisa aizsardzības sistēmām. Ja. Labdien, Arnold! Labdien, Raimond! Pirms neilga laika atkal bija presē informācija, citēju dāņu ģenerālis, neceriet, ka 24 stundu laikā jums kāds nāks palīgā. Tāds bija virsraksts. Būtība tāda, Lietuvā nesen notika konference, kur tātad bija dažādi izteikumi par Lietuvas un citu Baltijas valstu aizsardzību un drošību, un Dānijas pārstāvi izteicās tādā veidā, ka neceriet, ka sāksies militārs uzbrukums, tad 24 stundu laikā jums kāds nāks palīgā. Tātad viss paliek praktiski jūsu pašu rokās. Tas ir mūsu pašu rokās. Ja? Un tad ir jautājums tev tāds. Pirmkārt, mēs jau tevi apspriedām un runājām pirms kāda laika par ASV ģenerāļa Bena Hodžisa izteikumiem, ka vismaz 2 nedēļas Lietuvai, līdz ar to arī Baltijas valstīm kā tādām, ir jābūt gatavām operēt bez sabiedroto atbalsta. Kas izsauca milzīgu ažiotāžu un daudz un dažādas spriedumus un spriedelējumus arī šeit Latvijā. Un tagad dāņi pēc būtības atkārto šo te Bena Hodžisa izteikto. Un te ir, protams, jautājums par vispār Latvijas un Baltijas valstu gatavību. Protams, jautājums par to, kā mēs ar tevi, teiksim, jau esam ļoti daudz reizes runājuši, kāds tad varētu izskatīties šis te potenciālais vai hipotētiskais iebrukums. Tātad atkal atkārtošu Bena Hodžisa teikto, ka tas varētu izskatīties kā masveida, masīvs raķešu un artilērijas trieciens pa visu militāro infrastruktūru. Tātad mēs tā ātri pārunājam Latviju. Tātad Rīgas lidosta, Ādažu bāze, Lielvārde, tātad Liepājas osta, iespējams tilti, iekšlietu ministrija, aizsardzības ministrija, NB štābs, iespējams vēl kāds cita objekti, tādi masīvi raķešu un artilērijas triecieni, pirmkārt. Ja. Otrkārt, attiecīgi visticamāk kaut kāds desanta operācijas, jūras un gaisa desanta operācijas Latvijas teritorijā. Un šādā gadījumā tātad ir situācija, kur tas, ko saka šie dāņi, ka negaidiet, ka šādā gadījumā 24 stundu laikā jums ieradīsies NATO papildspēki. Mums pašiem ir jābūt spējīgiem vismaz aizkavēt un vismaz kaut kādā veidā reaģēt uz šādu te izaicinājumu. Es vēlreiz atgādināšu, ka Latvijā bieži vien ir tāds maldīgs viedoklis, ka ir kaut kāds NATO, kura uzdevums ir visus glābt. Vai ir kaut kāds NATO, kuram ir bruņoties spēki. NATO nav neviens karavīrs. NATO valstīm pieder budžeti, karavīri un spējas, nevis NATO kā organizācija. Otrkārt, atgādinu vēlreiz, tad visi mīl atkārtot NATO 5. pantu. Un visi aizmirst par NATO 3. pantu, kas nosaka, ka ikviena NATO dalība valsts ir tieši atbildīga par savu militāro spēju, patstāvīgu attīstību, tā, lai šīs spējas būtu atbilstošas kopēji kolektīva aizsardzībai. Tā, lai šī konkrētā valsts nebūtu drošības patērētājs, bet drošības veidotājs. Un to ļoti bieži aizmirst šeit. Kad NATO mums neko nav parādā tādā veidā, ja mēs paši neko nedaram, tad attiecīgi nevar gaidīt, ka kāds mūsu vietā to darīs. Ja? Tātad 3. pants to visu skaidri nosaka.
Mēs ar tevi arī tieši runājam par to, kas tad būtu jādara. Mēs runājam tev par pretgaisa aizsardzības palielināšanu, par krasta apsardzes spēju palielināšanu, ja? Par pretmobilitātes spēju palielināšanu, par loģistiku, par apgādi, par kaujas spēju palielināšanu bruņotiem spēkiem. Arnold, jautājums tev ļoti vienkārši. Izskatās gan pēc Bena Hodžesa teiktā, gan tagad pēc Dāņu teiktā, ka, teiksim, tas sapnis, kas dažiem šeit ir, ka sākoties kaut kādam konfliktam, pēc nākamajām 5 minūtēm šeit ieradīsies NATO sabiedrotie, tā nav. To arī paši NATO sabiedrotie saka. Tātad jautājums tev tāds. Latvijas bruņoto spēku un aizsardzības sistēmas gatavība šādam scenārijam, un otrs, kas ir vajadzīgs, kas ir nepieciešams, lai Latvijas Republika būtu spējīga vismaz kādu brīdi pati, kopā ar, protams, Igauniju un Lietuvu, rūpēties par savu drošību un aizsardzību. Lūdzu, Arnold, vārds tev. Jā, Raimond, tu ļoti pareizi visu pateici, ļoti saprotam, arī tiem, kam nav un militāras izglītības vai kaut kāda saskarsme ar militārām lietām, tad ļoti populāri un skaidri viss izstāstīja. Šeit ir jautājums, par to, vai hipotētiski var notikt šāds uzbrukums, ja, un konflikts ar NATO. Ja, jo pie situācijas, ka notiek konflikts ar NATO, tas ir arī tiešā veidā skar vispirmām kārtām mūsu Baltijas valsts, ja, Igaunija, Latvija, Lietuva. Tad pastiprinoties sarunām, ka Ukrainā var tikt, vispirms jau Francijas prezidents Makrons savu bruņotos spēkus, ja, grib ievest Ukrainas teritorijā, tad Francija ir NATO sastāvā, un es domāju, ka šī eskalācija var sāsināties un izveidoties situācija vispār, ka var notikties konflikts ar NATO spēkiem. Tas ir tad pie situācijas, ja Ukrainā sāks, kā var teikt, ievest NATO spēkus no NATO dalību valstīm un notiks tieši sadursme ar Krievijas federācijas spēkiem. Es domāju, ka tad šis konflikts var aptvert ļoti plašas teritorijas un, protams, kā mēs jau iepriekš runājām, Krievijas arī sabiedrotie var tikt iesaistīti šajā militārajā konfliktā un tas aptvert ļoti plašas teritorijas. Ko es varu teikt par Latviju un Latvijas gatavību? Tad es jau vairāk kārt teicu, ja, no tās informācijas, kas ir manā rīcībā, es neredzu, ka Latvija būtu gatava, un Lietuva un Igaunija ir daudz gatavākas šodien aizsargāties. Tieši runa ir par pretgaisa aizsardzību, par šīm sistēmām. Un būtu interesanti parunāt ar kādu no Nacionāla bruņotiem spēkiem. Piemēram, uz šiem jautājumiem varētu atbildēt varbūt Leonīds Kalniņš, ja, komandieris, jo tā ir nopietna lieta un nevis vienkārši filozofiski atbildēt, bet konkrēti atbildēt, kas ir darīts un kādas sistēmas, teiksim, Latvija tuvākā laikā gatavojās izvietot pretgaisa aizsardzības sistēmas un kā viņi taisās aizsargāt no šādiem uzbrukumiem. Ja, kā tu pareizi teici, tā ir artilērija, tie ir droni, ja, vispirmām kārtām, jo neviens jau no sākuma nesūtīs dzīvo spēku. Ja? Teiksim, tas ir absurdi. Tur ir kiņžali, kauji. Jā. Vispirms iznīcinās, protams, lai nebūtu nekāda ilūzija par kaut kādu pretestību, ja? tad vispirms tiks iznīcināt. Jo mums ir praktiski, manā skatījumā, es saku, varbūt es kļūdos, varbūt mums viss ir ļoti labi, bet cik man ir informācija, ja? Tad es neredzu, es jau daudz runāju un sen runāju par šo plānu, izveidot tādu pretgaisa aizsardzību visā valstī, ja, tad apvienot, ja nevis kaut kādas konkrētas dažas sistēmas iepirkt stihiski, ja, bet tad pašlaik runa iet par AIRIS sistēmām, AIRIS-T, ja nešaubos, un tad tā ir vidējā rādījus pretgaisa aizsardzības sistēmas, tieši ko tu teici par kiņžaliem un lidmašīnām, helikopteriem un tā tālāk, bet viņas nav efektīvas pret droniem. Ja? Tad viena no šīm raķetēm maksā 600 000 eiro, ja? Un iedomājies, drons maksā 10, labākā gadījumā 1000. Un ja uzsūta 50 drons vai 30, vienalga cik, viņi nav spējīgi vienkārši atvairīt šādu uzbrukumu. Tad visur normālās valstīs ir arī tā skaitā Ukrainā šīs sistēmas aizsargāts ar to rādījus pretgaisa aizsardzības sistēmām, ja?
Tas ir tiek pielietot kasešu munīcija, kas iznīcina veiksmīgi visus šos dronus un mazo artilēriju. Ja. Pat viņi ir spējīgi iznīcināt arī artilēriju, mīnmetē un tā tālāk. Un tad viņas aizsargā šīs dārgās sistēmas, Airis, Patriot un tā tālāk, ja, Ukrainā. Ja. Tie ir Gepardi, ja, tagad ir modernāk, viņi sāk pirkt Orlekon ražotās sistēmas, Skynex sistēmas, Skyranger sistēmas. Ja viens ir platformas, kas ir nekustīgs, cits ir arī uz kājnieku kaujas mašīnām, kā var teikt, integrēts. Ja. Nu, tad es neredzu šodien Latvijā, ka mums kāds domātu un neredzu, ka ir kaut kāds plāns, ja, to, ko masmēdījos es dzirdu, tad ir runa par dažām kaut kādām vidējā rādījus pretgaisa aizsardzības sistēmām, bet tas nepaglābs. Ja. Es saku, tās sistēmas būs viegls mērķis un iznīcināms, ja viņas netiks aizsargāts ar tuvā rādījus aizsardzības, pretgaisa aizsardzības sistēmām. Ja. Un tam ir jābūt kompleksam risinājumam, tad arī es domāju, jābūt saskaņotam ar Lietuvas un Igaunijas, ja, nacionāli bruņotiem spēkiem un valdību, ja, kā šī, teiksim, varētu būt nosakt šī līnija, pretgaisa aizsardzības līnija visām 3 Baltijas valstīm, lai viņi būtu droši, ja, lai nevarētu, nu, teiksim, notikties trieciens no aizmugurs, no kaut kādā veidā apējot. Ja, tad ir jābūt skaidri un skaidram plānam. Un man gribētos, protams, to dzirdēt no kāda eksperta no Nacionāli bruņotajiem spēkiem, ka viņš skaidri un gaiši pasaka, ja, vai no aizsardzības ministrijas. Līdz šim es neesmu dzirdējis neko konkrēti, neko sakarīgi. Ir vispārējais sarunas, kaut kāda runāšana par kaut ko, ja. Tāpat runa ir par civilo aizsardzību, ja, par kaut kādām bumbu patvērtnēm, ka mums viss ir ļoti labā līmenī, kad ir pagrabi, kur noslēpties. Ja. Nē, es saprotu, bet runas to, ko es dzirdu masmēdījos, ko mūsu eksperti runā, Rajeva kungs un tā tālāk. Ja. Tas pats bijušais valsts sekretārs Garisons, ja, un vēl tur citi. Ja. Es arī nezinu, bet runa jau šeit nav pat par civilo aizsardzību. Tas ir mūsu cilvēku upuri, ja, civilie cilvēki, bet runa ir par to, ka pirmām kārtām, tu pareizi teici, viss militārā infrastruktūra un kritiskā infrastruktūra tiks iznīcināta. Ja, tad tu pareizi teici, ja, tad visi militārie objekti, bāzes un tā tālāk. Un lidosts iespējams, ja, kaut kādas elektrostacijas, ja, HESI, ja, un tā tālāk. Tie visi tiks iznīcināti. Es nezinu, ka mums kaut kur būtu kaut kas, kas aizsargā šos objektus. Ja? Piemēram, HES vai lidostu vai tur kaut kāda ādažu bāze, ja es zinu, ir vienīgā nasama sistēma Lielvārdas lidostā, ko Spāņi. Jā, bet tā ir vidējā rādījus, un ja tur uzlaiž kaut kāds drons vai ko, viņi nav spējīgi atvairīt šādu triecienu. Ja? Un tā tālāk. Tā kā es redzu, ka uz šodien es neredzu, kad, teiksim, būtu kaut kāds konkrēts plāns, un, kā mums visā valdībā ir, tu pats zini, kad ir, nesaskaņas, nav vienotība, ja. Tas ir par citiem jautājumiem arī, tas nav tikai par militāriem jautājumiem, runa ir par jebkuriem sociāliem jautājumiem. Un tas, protams, ir ļoti bīstam mūsu valsts drošībai, manā skatījumā, ja. Un, es uzskatu, tā ir neprofesionāla pieeja, negribēšana vai vēl kaut kas. Es nemāku teikt. Runa ir par kaut kādām tādām lietām, ko runā tur, es nezinu, Sārtkungs un citi, kad, teiksim, aizkavēs, teiksim, Krievijas Federācijas bruņoto spēku virzību Latvijas teritorijā pie kaut kāda konflikta ar kaut kādiem iespējamiem mīnu laukiem, ar kaut kādiem žogiem vai uzbūvēs kaut kādus aizsardzības līnijas, kuras prasīs diezgan ilgu laiku un var nepaspēt pat, un viņas pat var būt nevajadzīgas. Ja? Tāpat tās neviena no spēcīgākām pasaulē, kā mēs zinām no vēstures, ne Mažino līnija, ne Zigfrīda līnija, ja, Mannerheim līnija, neviena jau, teiksim, nebija efektīva, ja, viņi neizpildīja to funkciju, ja, tātad, kas bija domāta, palikās ielenkumai, tīpaši Mažino līnija, tur milzīgi daudzums cilvēku palika, 30-50 tūkstoši, ja nešaubos. Tas nav būtiski pat, ja, šajā gadījumā, bet viss Ukrainas šis karš un šī pieredze pierāda, un te ir ļoti viegli redzams pat neprofesionālam cilvēkam, ja, kas ir efektīvi, kādas sistēmas ir efektīvas un kā ir jākaro šodienas apstākļos, ja, un kas ir ļoti svarīgi. Un tieši tas, kad
Cik es dzirdēju pēdējā laikā, tika iznīcināt šīs vidējā rādījus pretgaisa aizsardzības sistēmas Patriots un vairākas un Airis un citas sistēmas. Es uzskatu, tas ir milzīgs zaudējums, ja Ukraiņu zaudēja, teiksim, drošību, ja tad Krievi ieguva pārsvaru gaisā, tad viņi droši var operēt ar savām lidmašīnām, no kuriem tiek palaist šīs raķetes. Un tas jau pierāda to, un tam ir milzīga nozīme šodien. Ja? Tad pirmais ir pretgaisa aizsardzības sistēmas komplekss risinājums, ja? Apdomāts un izvērtēts un ar profesionālu pieeju. Ja? Otrs ir artilērija. Tas ir divas lietas, un tad var runāt par citām visām lietām, par kājnieku kaujas mašīnām, par mobilitāti un tā tālāk. Ja? Kas vēl varētu būt pieņemamā līmenī mums. Ja? Bet, kā jau es teicu, tad noteicošais ir šie triecieni artilērijas, ja, un ar kuriem tiek iznīcināti visi šīs militārās bāzes, objekti un kritiskā infrastruktūra, ja viņas ir neaizsargāts. Tas ir būtiskais. Un uz šodien tā ir mūsu problēma, milzīga problēma Latvijā. Skaidrs, Arnold, pirms nedēļas notika terorakts Maskavā. Situācija neapšaubām ir eskalējusies tālāk, bez kaut kādām redzamām pazīmēm, ka varētu tuvākā laikā notikt kaut kādas pozitīvas izmaiņas. Protams, Latvijas drošība un aizsardzība paliek mūsu fokusā ar tevi. Mēs arī turpināsim sekot tam, bet, protams, tas, ko pateica Bens Hodžis un tas, ko pateica Dāņi, viņi praktiski tikai un vienīgi apstiprināja to, ka, dārgie draugi, jums pašiem ir pirmām kārtām jādomā, ko jūs darīsiet pirmajās konflikta stundās, pirmajās konflikta dienās. Paldies, Arnold! Jā, es Raimond, varbūt piebildīšu. Jā. Es gribēju pateikt, ka man rodās tāds iespējas, jā, pēc vis tā, pēc šiem paziņojumiem, jā, arī, ko tu tagad teici, jā, pa Hodžes un pārējiem, ka būtībā pie šādas situācijas, ja notiktos kaut kāds iebrukums, tad praktiski NATO spēki samierinātos ar to, kad šī robeža pēc šī iebrukuma iet jau aiz Latvijas Republikas un Baltijas valsts teritorijas, ja? Sākot ar Poliju un tā tālāk. Ja? Kad tad šeit ir šī kardarbības zona, un Krievijai par šo laiku izdotos okupēt šīs teritorijas. Katrā gadījumā tie ir fakti, to, ko mēs apspriedām. Tie ir konkrēti cilvēki, konkrēti augsta ranga militāristi, militāri personas ar milzīgu pieredzi, un tie ir fakti, tie ir paziņojumi, ko viņi teikuši. Mums vienkārši ir jāsaprot, un jāzina, ko tad mēs darām šādā situācijā. Tā kā mēs turpināsim šo visu apspriest, jo tas viss ir ļoti nopietni. Paldies tev, Arnold, par tavu viedokli un paldies skatītājiem par uzmanību. Paldies, Raimond.